salas, rīt visas malas, lepiņi ēterā, aiziet čalas. Skats no salas, rīt visas malas, lepiņi ēterā, skats no salas. Mums parasti pāris minūtes tā, ka mēs vienkārši Iesildamies. pasēžam, papļāpājam, Izjūtam viens otru enerģiju sākumā. izgriežam kaut ko. Mēģinām Vakar satraucēt. izjutāt, man liekas. Elpošanas Nipeļus. vingrinājumus kaut kādus mums vajadzētu. Starp citu, interesants fakts, jūs esat kādreiz ierakstījuši ChatGPT brāļa Krauzes? Nē, nav rakstīts. Nerakstiet. Tādas muļķības izdod. Mums sākās diskusijas. Ātrā iepazīšanās mums ir Kris šeit. Viens no podcastu vadītājiem mums ir Artūrs. Mums ir Arnis. Viens no viesiem mums ir Lelde, viena no viesiem. Mums ir Ilze, viena no viesiem. Labdien! Mums ir Valters. Kā sauc to vīrieti, kas no jums sēž tur tālāk caur sievi? Arni. Zilajā Es džemperī. ļoti atvainojos, jā. Tad mums ir Krauklis. Krā, krā! Un es, Vera, es domāju, ka patiesībā es izdarīju tikai tāpēc, lai mēs šobrīd visi zinām šeit. Es domāju, ka mēs to varbūt laidīsim, varbūt nelaidīsim. Es nezinu, tas varbūt nav tik svarīgi. Bet kāpēc mēs šodien šeit esam sapulcējušies? Pie mums Straumēnos pirmo reizi, cik es zinu, es vairs nejautāšu šo jautājumu, mēs jau zinām, kad Arnis, Ilze un Krauklis. Un Valters. Nē, es vienkārši mēģināju atcerēties, kā tev vakar visu laiku sauca viens Viesturs. Viesturs. Jā. Mani par Tas viesturu bija tu, Gaļā, sens, ne? no savām gan laikiem. Ik pa brīdim vēl sauc, jā. Straumēnos ir pirmo reizi, vai ne? Jā. Kāda ir iespaidi? Jūs tagad esat pavadījuši šeit 24 stundas. Valters ir mūsu tāds, runas vīrs. Raustaties paši, es teiktu savu viedokli. Aiziet! Nezinu, kā būšu tieši un konkrēts godīgs. Smuka vieta, bet es neteikšu, ka viss skaistākā uz pasaules. Forša vieta ar labiem cilvēkiem, sakopta vieta, vieta ar vēsturi. Jā, bet viena no skaistām pasaules vietām. Tā. Skaistā, paldies. Varēja kaut ko iedzīgāku pateikt. Lūdzu. Es drīkstu ielikt komentāru vietas skaistumu veidot cilvēku, kas tajā tieks. Jā. Jā, tad te ir forši cilvēki, tad šī vieta automātiski ir skaista. Paldies, Leldi. Forši bija un vēl daži foršie pievienojās. Tas atspulgs spogulī palika smukāks pilnīgi. Jā. Viņa vēl neko nav izdarījusi patiesībā. Ik pa brīdim mums tā kaut kas nograb, kamēr mēs filmējam podcastu. Kaut kas izslēdzās, bet šobrīd viņa ir apmierināta. Viss kārtībā. Tā Arturs numur 3. Nokavējušais atnāk. Vai štrāfs. Ā, Cik minūtes? Jā, jā, 9 es minūtes skatos. nokavēja 9 tā. minūtes, Pumpēšanās viss, tu tad 9 paliec aiz borta. reizes. Piedod, mums tikai 8 mikrofoni, Artur. Mēs zinām, ka jūs šeit esat, šis ir sestdienas rīts, vakarā. Mums ir brāļu Krauzu uzstāšanās. Mēs vēl neesam jūs dzirdējuši. Jūs vēl neesat dzirdējuši mūsu publiku. Bet kas ir tas, ko jūs sagaidat? Kas varbūt ir kāda, nezinu, publikas atšķirība, jo jums prātā jau stereotipā ielikt iekšā, ar ko varētu Anglijas latvieši kā publika atšķirties no Latvijas latviešiem? Es domāju, tas būtu pretdabiski, ja viņi ar kaut ko atšķirtos. Nevajag tādi paši, tādi kā mēs ar Arni, tāda pati publika. Ar prieku dzīvot, prieku tikties, pasmaidīt, nesmaidīt, atcerēties, aizmirst. Viss tas, kas visiem. Man vismaz pāris cilvēku publikā būs pazīstami, jo es zinu, ka būs vismaz 2 manas māsitas, kas šeit dzīvo, un kādu pusgadu neesmu redzējis. Tā kā arī tāda satikšanās. Es to varu apstiprināt, māsītes man uzrakstīja. Viņš būs. Jā. Super. Skaļāk aplaudēs, zināsim, kurš ir tagad. Ceru. Bet jā, mēs arī ar Valteru domājām, ko mēs varētu stāstīt no tās mūsu stāstu lādes, kas varētu būt tas, kas Anglijas latvieši varētu interesēt. Un tad mēs šovakar izvēlējāmies varbūt vairāk tādus stāstus ar atskatu uz dzīvi Latvijā, kā tā bija varbūt pirms gadiem 10, 15, 20 lietas, kas varbūt tās latviešiem šeit varbūt ir nedaudz piemirsušās, bet joprojām tādā,
mīļā atmiņā. Tas ir tas, ko es vakarā un iespējams arī šodien no rīta nedaudz teicu Arnim, jo, manuprāt, Arnis vienā brīdī uzsēdās Anglijas latvieši, bet, jūs taču esat tādi paši kā mēs, ar to atšķirību, ka jūs dzīvot un strādāt šeit, bet, kā lai saka, Valter, negluži. Zināšanas un tikšanās ir regulāras. Es Latvijā nezinu nevienu cilvēku, kur vienkārši sauc par kraukli. Ir bišķi atšķirības šeit, savas nianses. Es ar kraukļiem runāju Latvijā. Tad mēs sadraudzēsimies. Pārāk daudz Artūru, tāpēc viņus vajag droši vien izdalīt dažādos vārdos un iesaukāt. Redz, izpļāpājās, reku. Ko tur klusēt? Lai nav tik garlaicīgi. Viens būs kaskadieris, otrs būs krauklis. Tieši tā mums podkāstā vadītājiem ir mums ir 4 Artūri, tāpēc mums vienkārši nav variantu. Lai nav Artūrs 1, Artūrs 2, ja, tad ir... Tieši tā. Es jau tā pavēroju no malas, kad jūs abi brāļi, bet jūs esat pilnīgi atšķirīgi. Ne tikai vizuāli, bet mēs zinām arī profesionālā jomā. Mums vienmēr teica, ka vizuāli mēs esam ļoti līdzīgi. Viņi meloja. Pirmoreiz kaut ko dzirdot. Viņi Mums meloja. pat viņiem reizēm nosauc. Es arī nevarēju atšķirt sākumā. Sāk jauc. Kad Devito un Švarcīts, ja? Ir tīpaši, kad Arnis stāv uz ceļiem man blakus. Un šis ir tas, ko es domāju. Jūs patiesībā esat no 2 profesionālām pasaulēm, bet jūs esat sanākuši kopā vienā projektā. Bet jūs jau runājot viens otru, mans novērojums, jūs nevis papildināt, bet jūs visu laiku esat tādā bīfā, jūs oponējat viens otram. Tā nav vienmēr. Tas varbūt ir tā publiski, bet īstenībā viņi viens par otru ļoti iestājās kaut kādos brīžos. Kad ir kaut kāda lemšana par saturu lielākā grupā, tad Arnis saka, nē, šis ir Valter, tam ir obligāti, tas ir Valter, tur labākais numurs, un šitam ir noteikti jābūt, un Valters arī īstenībā iestājās par Arni. Tādā Kad tas ir bijis? Tad tu nedzirdi. Vienreiz bija. Tad, kad es tavu krākšanu uzņēmu kā savējo. Bet, piedod, tur ir viena lieta, un es tiešām tā uzskatu, un es tā domāju. Mums ir jābūt mīļiem, slavējošiem, glaimojošiem pret maziem bērniem. Pat vairs ne pret pusaudžiem, pret maziem bērniem. Bet ja pieauguši cilvēki viens otram saka, labi, meitenēm, ja drusku citādāk, bet ja cik tu forši, cik tu gudrs, cik tu labs, kāds tev joks, kāds tev paliek garlaicīgi. Tajā medū tu nogrimsti, un tas ir tik žēl tā, bet tajā brīdī, ja tu to otru, līdz, protams, zināmai robežai, ja, ar savējiem var vairāk atļauties, tu visu laiku tā drusku ieknieb, pašiem ir interesanti sevi turēt tonusā, un tiem apkārtējiem arī ir interesanti, jo, cilvēki ir dažādi, un tas ir ļoti normāli, bet man ļoti nepatīk, es būtu ļoti pārsteidz, ka Arnis man piezvanītu un teikt, es vakar skatījos to vienu tavu sižetu, ārprāts, cik kolosāli, es nemaz nevaru iedomāties, kurš vēl dzīvē kaut ko tādu varētu izdarīt. Es noliku klausu un teiktu, nezvanu man vairāk. Tā. Savu brāli drīkst sist tikai tu pats, vai ne? Ar vārdiem. Viņš baidās, ka dabūs pretī. Jā, bet tas gan, ja kāds no malas, pie kam vienmēr ir ļoti labi, manuprāt, atrast, ja kaut kādas, citādāk nav nekādas izaugsmes. Ja tu slīksti tajā medū, tur nekur vairs neizaugs. Tas ir viennozīmīgi. Bet, ja kāds no malas tā nepatiesi, vai es teikšu nedaudz citādāk, ja kāds teikt, tas ir ļoti viegli, ko Arnis dara par sevi, es nezinu, tad es teiktu, kāpēc tu to nedari? Ej, pamēģini. Un tagad jūs visi spilgti 5 minūšu garumā redzējāt to situāciju, kādā es parasti esmu šādās sadarbībās, jo tieši 5 minūšu laikā es vēl pagaidām vienīgais, ko es varēju izdarīt, ir ievilkt elpu, bet pat izpūst īsti neesmu pie tādas iespējas ticis. Ko viņš gribēja pateikt ar to? Bet, jā, varbūt tieši tur ir tā sadarbība mums kaut kā tur saveidojusies, ka mēs esam dažādi. Es no ziņu pasaules, Valters varbūt vairāk no pasākumu vadīšanas un humora pasaules. Man vairāk patīk izklaide. Tev vairāk patīk izklaide? Man ir liekas, ka nav ne briesmīgāka vārda pasaulē kā humorists. Kas tas tāds ir? Kur par tādu var kļūt, ko tas nozīmē? Tev nepatīk tev sauc par humoristu? Galīgi nē. Komiķis. Jokdaris? Izklaidētājs. Nenopietnais. Cilvēks. Ugunīgais. Arni, tu jau man slīksti medū. Jā, mēs arī
šajās dienās domājām, par ko mums šeit jokot, un kur varbūt ir kaut kādas robežas, mēs gudrojām kaut kādus varbūt stāstus, jo mums, protams, ir savi stereotipi par latviešiem, kas šeit dzīvo, Tev, man nav. savi priekšstati, un kur varbūt ir kaut kāda līnija, kur tur tas joks varbūt jau varbūt bišķi tā kā jau pa šerpu vai kas, tā kā, nu, vakarā redzēsim, kur mēs esam trāpījuši un kur varbūt tās... Pa cik plānu ledu staigājat? Jā. To šobrīd nevar pateikt. Tas ir arī uz to iepriekšējo jautājumu par tām ekspektācijām, par to, kā būs. Nu, es domāju, ka visi šeit klātesošie, ja kāds teikt, es šovakar izdarīšu kaut kādu tādu darbu vai sasniegumu, tas, sen jūs ejat pie psihiatra, jā, tā? Jā, es uz visiem pārējiem skatos. Nu tā, man liekas, tas ir tas mazais godīgums pret sevi un citiem. Nu tā, nevajag. Bet kurš no jums bija pirmais, kurš teica, hei, mums vajag koprojektu? Jo es piedzimu 6 gadus ātrāk, un visus 6 gadus domāju, kaut kas trūkst. Piedzimst Arnis. Nu, tur būs mums jāviena fotografija. Pilnīgi tāds plikpauris. Un es domāju, ko tam cilvēkam dzīves ceļu kādu ierādīt? Domāju, lai strādā televizorā. Bet par šo, jā, mūsu tādu koprojektu un kopā būšanu, kas šobrīd jau laikam ir no mūsu kopējās 100 gadus, jo man toreiz palika 52 gadi, Arnim 48. Tad, jā, man likās, jo mēs esam pazīstami sen, bet kopā nebijām strādājuši. Kaut kas ar matemātiku tur nav. 48, 52, 100. 4 gadi atšķirība, ne? Kaut kas tu nesakrīt. Jā. 6 gadi, nē, bet mēs 100 svinējām. 100 svinējām, bet mums ir atšķirība 6 gadi. Pēc tavas matemātikas sanāk, mums ir 4. Rezultāts bija Par 100. vienu vecumu sameloja, vai nu savu vai Arņa. Kaut ko tu izdomā tagad. Bet redz, un atkal tā ir šī mana matemātiskā kļūdīšanās. Jūs visi tā izdomājāties, un ja mēs šo būtu izdomājuši jau tur augšā numurā, viņš tā nenostrādātu. Šis nenostrādāja. Runā pārējie. Palika bail. Koris iedziedās. Jāraksta jauns scenārijs. To var dzirdēt. Ok, tad ātrie jautājumi brāļiem. Kā jūs domājat, kurš ir smieklīgāks? Neapdomājot. Ātri. Ekspress. Es domāju, smieklīgāks ir Raimonds Pauls. Labi. Ko tu teiksi? Tu teiksi es? Es arī teikšu Nē, es no rītiem tu vakaros. Ik ceļš piekdienas vakaros. Vai mums ir jāatbild tikai ar jā vai nē? Nē. Pirms Izvērstās jāparāda. atbildes ir fine, jā. Labi. Vai balsojam pārējie? Vai ne? Mēs varam karodziņas celt gaisā. Kurš vairāk improvizē? Es. Sanāk? Es nezinu. Tas atkal ir jautājums, ko nevajag uzdot man. Tiem, Kā kas tu sev skatās vērtē? Sanāk. vidēji. Kā? Jo mums jau Kā? liekas visi Es tikko par medu stāstīju. Es sev vērtēju kolosāli. Es uzskatu, nav foršāk par mani. Tu redzēsi no sevi mājās. Pazaudēji. Tā. Sākās. Man tik daudz tam notiek. Es tā gatavojos un visu pazaudēju. Tādu palagi. Neizmantojiet ChatGPT. Valter. Uzdod jautājums. Tavs ātrais jautājums Verai. Pirmais, kas Cik mēs te ilgi sēdēsim? Vēl 48 minūtes. Vai mēs jau galā? Man ir vēl. Un tagad? Lelde, jautājums tev patiesībā. Tu Klausos. esi jaunā uzlicošā zvaigzne, tu esi organizators tagad. Šis ir tavs otrais organizētais pasākums. Vispār 3, bet 2 tāds lielākai, plašākai publikai. Kā tu vērtēsi šo sadarbību ar brāļiem? Tev bija viegli vai viņiem tāds raiders, kur nevar izpildīt? Īstenībā viegli jau bija tad, kad man baiba atbildēja. Pārējais viss tika atrisināts. Un pārējā sadarbība, protams, Kura bija ļoti... Kura baiba? Nav jāzina viss. Un tad- Brāži, pareizi. Kura tad cita? Sadarbība bija viegla, komunikācija ļoti atvērta. Un es uzrakstīju Valteram, bet Valters tā visu forši aizslidināja Ilzei. Un tad vispārējā komunikācija man ar Ilzi notika, un mums tur notika
diezgan kodolīgi un pa lietai un pa tēmai. Un ja viņš šeit šodien nesēdētu, tad nekas nebūtu izdevies, bet tā kā viņš šeit sēž, tad viss ir izdevies. Nu, pasākums jau vēl nav noticis. Jā, un tur ir vēl viena lieta, mums nav raidera. Es nezinu, kāpēc, bet man liekas, ka mums Iztiksim nav. bez, improvizēsim. Jā, Kā nav tur? Nezinu. Nav? nav. Ja visi saprat, kas ir writer, jā. Rakstīt, kas raksta scenāriju. Nē, raiders tas ir. Raideris. Tas ir Prasības. Prasības. Plašmaizītes un kaut kas tāds. Ai, es tev nezināju. Ir, piemēram, kāds grib pliks meitenes, viskiju dārgāko un Helīts, lai te mums pļavā raiderī bija viens nolaižās. punkts, lai mūsu vietā atbrauc Siperniece, bet viņa netika. Nebūs Mēs septembrī, paši- būs septembrī. Atkal būs? Sekojot informāciju, jā, nu viņai arī šī vieta patīk. Nu, lai viņai veicās. Kaķis ārā no maisa. viņai arī roko ļoti patika. Baibē Siperniecē bija raiders. Es nezinu, Maziņš. Maziņš. Rekord organizators. Maziņš kā viņa pati. Kaut kā tā. Kā man mamma teica, man mamma starp citu bija kādā no jūsu korporatīviem pasākumiem vadītājiem, man tēva darbvietā. Zao. Vidzeme. Jā, zinu. Un man mamma, Tur kad mēs es viņai ar Baibu, man pateicu, liekas, ka es kopā baibu bijām. uzaicināju viņu. Vai viņa vadīja tētim Ziemassvētku pasākumu? Es taču nekad nebūtu domājis, ka viņi ir īkstīti. Nu jā, maziņu. Baibu maziņu, raiders maziņš. Pieticīgs. Forši notievēja. Es kā reiz vakar Valteram stāstīju, Kris, atceries Mario Kāzas, kad Ļoti atceros, jā. Līgavu zaga blakus vāģīja motociklā kādas 11 reizes un veda projām, un Valteram beigās bija Jā, bet vai Valters to atcerās? Viņš To atcerējās. es atcerējos, jā. Un tas bija tas brīdis, patika tikai tiem zagļiem, jo nepatika ne vīram jaunajam, ne sievai, ne vecākiem, ne vedējiem, ne viesiem. Tas ir tas brīdis kāzās vai korporatīvos pasākumos vai varbūt arī Jāņos, kad interesanti ir tikai tiem, kas ļoti, ļoti bieži ir pieskārušies dzidrajam. Man liekas, tas nebija plānā oriģināli arī. Nē, 7 reizes zakt arī nevar izplānot, jo cilvēks pie skaidra saprāta saprot pats, ka tas ir stulbi. Ka ja 7 reizes jāzog, tad Jā, jau nav Jā, sanācis. jo jau pirmajā reizē neviens neskrēja pakaļ. Valter, kāpēc tu vairs nevad kāzas? Es negribu, man ir 55 gadi. Es vēlos sākt cienīt savus gadus. Tas nenozīmē, ka es vairs neko nedarīšu, bet mainās. Mēs vakardien nedaudz par to arī parunājām. Viss dzīvē mainās, viss mainās cilvēkos, attiecībās, sabiedrībā, pieklājībā, uzmanībā. Viss mainās, notiek kaut kādas jaunas vēsmas. Es neteikšu, ka sliktākas. Un tad, ja man, lūk, tas piemērs, ja, to 7 reizes zakšanu, es gribu cienīt sevi kā cilvēku, kur nevis iet 8. reizē klāt un teikt, čaļi, nezogat vairāk, nav tas nevienam vajadzīgs. Valter, vadi Izlepis un attālināti. iedomīgs. Kaldzu? Izlepis un iedomīgs. Nē, es gribu darīt savu darbu, kas varētu būt pilns nosaukums kāzu vadīšana, nevis lūkšanās. Nedzeriet vairāk, ejiet, izguļaties un nezogat 9. reizi. Nē, es Par vispār to tas apbrīnoju stāsts. visus kāzu vadītājus, tos, kas ar to nodarbojās. Man liekas, tas ir visgrūtākais darbiņš pasaulē tieši tāpēc, ka tu droši vien ne tikai vadi, bet reizēm esi arī DJs, Un tā, visu piedod, un pieskatītājs. Tā ir tā lieta, kas ne tikai kāzās, bet arī korporatīvos pasākumus. Es domāju, ka jūs abas to ļoti izbaudāt. Bet pasākumu vadītājs ir tas, kuram uzdod visus jautājumus. Kāpēc mums tik tālu bija jānoliek mašīna? Pasakat grupā, lai spēlē klusāk, mēs gribam parunāties. Kāpēc mums ir tikai viena kotlete, viņi jau 3 apēda? Mēs negribam liepiņiem gulēt blakus numurā, viņiem līdzi ir mazi bērni. Cikos rītdien ir brokastis? Mēs gribam palikt ilgāk, kā 12. Un tu vienā brīdī, man ir jāiet kāda spēle novadīt. Es nevaru atbildēt uz šiem it kā jau loģiskajiem jautājumiem, bet vadītājs un organizators ir 2 dažādas lietas. Piekrītu. To jūs Piekrītu. Absolūti, jā. Jā, Paldies, absolūti. ka iedevi ceļa vārdus. Bet kas ir tas, kas tev visvairāk patīk darīt? Tev patīk uzstāties ar brāli, droši vien, ja tu joprojām to dari. Tur jau jādomā. Tur es vēl neesmu ticis. Redzēsim, ko viņš šovakar izdarīs. Tas Liktenīgais mēs vakars. pārspriedīsim māju ceļā. Bet ko man patiktu darīt? Skaitīt to, kas ir uz galda.
Tu vari saskaitīt, mēs beigsim podkāstu. Mēs gan Kādai zinām, cik man tur ir matemātika, es nu pat dzirdēju. Tas jau var arī spēlēt par labu, ne tikai par sliktu. Kāda ir tā doma, kāpēc tā nauda te ir uz Tā galda? ir enerģija, mēs viņu Turklāt tie ir saucam. dolāri, nevis tās britu Tas nekas mārciņas. mums Burman, vienkārši... burman. Tā, Buram. mums tādi kabatās, nu, ko izdarīs? Jo cilvēkiem vairāk jautājumu, jo Varētu jēnas, bet tad būtu čemodāni uz galda jāliek. Bet Valteri, tu redz, te ir tikai tās lielās kupīras pa simtnieku. Te ir kārts, es varu pazīlēt uz kārtīm, bet labi. Pietaup vakaram. Tur man Nē, cits- vakarā mums jau ir jau Jā. Ārnim ir radurakstu tāds galds, Un es kur dejoju viss uz stāvēs, stieņa. un Valters pēc tam, kad būs beidzis deju uz stieņa, zīlēs no rokas. Caur tiem ugunsapļiem Valteri taču arī mums bija domāts lekt. Bet mums apli iestrēga lidostā. Mēs paņēmām no Milānas olimpiādas, bet, nu labi. Viss. Mēs uztaisīsim apļus jums. Jā, jau jūs tā kas, kad solījāt. ir kaut ko sarunājāt? Straumēnos viss ir Uz galda. iespējams. Jā, mums ir kritienu. kaskadieris šeit īsti. Sarunāsim Jā. kaut ko. Jums pašiem nav jālec vairs. Ņemat viņu līdzi. Ņemsiet komandā. Mēs varam ņemt, jā, mums jau... Bet Ja tu esi mieru doties tādā ilgstošā bezalgas atvaļinājumā, Viņas vēl, mierīgi, jo mēs nevaram solīt to, kā Man ir mums viss. nav. Alga jau ir. Piķis nav problēma. Arni, Superfans. supermans. Arni, tu esi šobrīd vispār izgājis ārpus savas komforta zonas, šitā ar brāli braukājot pa pasauli. Es pat tagad šeit sēžot, esmu tā kā bišķi izgājis ārā, es kaut kur ar acīm skatos pa logu. Vienkārši man šī vieta, kaut kā es šodien tieši gāju uz tā ciematiņu centru, un man, es visu laiku, kas man šo visu atgādina, kur es esmu, un es sapratu, nu, man ļoti patīk Midsomeras slepkavības filma, un no visas sērijas esmu 2 reizes noskatījies. Man likās, jā, šī ir vieta, ko es esmu līdz šim redzējis tikai kā televīzijas filmā. Tad es te to redzu dzīvē. Man liekas, visi tie cilvēki, kas te apkārt ir, un tā kafejnīciņa, un tad ar zirgiem kāds brauc, un nu, te... Jā, zirgiem. Un tas Arnim parādījās tajā brīdī, kad viņš beidza lietot antidepresantus. Man liekas, jā, ka te ir viss tieši tā kā Midsomerā, nu trūks tikai līķis, bet viss pārējais te ir To mēs vakarā. varam. Viņš starp citu arī naktī kaut kādu slepkavību izmeklēja. Ko es nezinu. Sapņos? Jā. Bet starp citu, antidepresants gan jau, ka sāka dzert, kad sāka strādāt kopā ar tevīm. Jā, es viņam atdevu savējos. Viņam slaidāks korpus, tur mazāk iedarbība. Es kā daktars pats zināšu, kāda manām zālēm iedarbība. Bet Arni, tu esi ziņu cilvēks. Līdz ar to mums uzreiz liekas, ka tu esi ļoti nopietns, tu esi ļoti savācies, tu esi ļoti, tu tāds arī pa lielam arī esi komunikācijā, bet tev taču ir jāatraisās kaut kā uz tās skatus kopā ar Valteru. Viņš arī atraisās. Citreiz tā atraisās, kad ir jāraisa ciet. Turiet man deviņi. Kad ir jāraisa ciet. Nē, jā, es esmu ziņu cilvēks tādēļ, tad, kad Valters pirms pāris gadiem man tā kā uzrunāja piedalīties šādā projektā, es biju diezgan piesardzīgs, jo ne tādēļ, ka man būtu tā kā bail no publikas, tā ir man ikdiena katru vakaru sēdēt pie kameras, aiz kuras ir 100,000 cilvēku skatītāji, bet tieši tādēļ, ka ziņas ir ziņas, un to darbu dari daudz gadus, un apmēram, tā kā to viss tā ir man ikdiena būt ziņu pasaulē, un tomēr kaut kāda izklaides pasaule ir nedaudz kas cits, un to jau es esmu teicis, bet varbūt man pašam agrāk bija tāds priekšstats, ka ziņdarbs tas kaut kas nopietns, izklaide, tas tāda, bumbas padauzīšana, tur tāda improvizācija, tur Tavas domas ir mainījušās. Ļoti, jo, teiksim, lai tas joks izdotos un lai viņš aizietu, tad mēs arī pie vairākiem raidījumiem strādājām. Citreiz tās ir 3-4 stundas, kur mēs sēžam sapulcē un domājam kaut kādas skečas idejas. Un nav. Un saprot, viss šodien jābeidz, varbūt rīt atgriezīsimies. Tas nav tā, kā dažkārt varbūt ļaudīm liekas, ka tie sipenieci krauzi, viņi tur no rīta līdz vakaram tur tikai hi-ha-ha zirgojās. To es tagad sapratu iekšā tajā pasākumā esot, ka tas arī ir grūts smags darbs, lai to noturētos un būtu tajā visā iekšā. Tas ir tas, ko saka šobrīd Arnis. Pirmkārt, man jāsaka, brīžos, kad es apzināti nesmaidu, man ir tāda
neapmierināta, nogurusi seja. Nu, tādi panti tie sejas. Zemes pielūkšanas spēks un vispārējais. Un, redz, tas ir man no ziņām, ja tu gribi kā cilvēku pārtraukt, noķer elpu, ja, un tad tā skaļāk, un šeit tāds maz piemērs. Un, jā, bet tas ar man bieži vien cilvēku prasa, nu kā jums tur to, Valter, jūs jau droši vien no rīta līdz vakaram kā kopā tiekat smejaties un hi-hi-ha-ha, un viss tur vēdera sāp no vēdera smieklu un tā. Tad es varu teikt, ka ārpus skatuves, vai ārpus jokiem nopietnāku, sagumušāku, nīgrāku cilvēku par Valteru Krauzi ikdienā reti, kad esmu vēl kāds sastaps. Un es mēģināšu tagad pabeigt to, ko es vēlējos teikt pirms tam. Nē, man ļoti dar visi šie apzīmējumi vai salīdzinājumi. Kāpēc es reizēm varbūt šķietu tāds skarbs? Nu, es eju kaut kur, un tur patiešām kaut kā cilvēki, jā, čau, nobildējamies, viss kārtībā, vienmēr visu izdarīšu. Jā, tur no Madonas vēl lielāks prieks, tāpēc, ka es pats no Madonas. Bet tajā brīdī, ja man tā nāk ar tādu domu, tūlīt viņš jokosies. Paldies, ejam uz mājām. Jo, lai kādā profesijā katrs no mums strādātu, mēs taču neviens 24/7 nedarām un nedomājam par savu darbu. Un tad man vienmēr ir tas muļķīgais, klasiskais piemērs par ārstiem. Nu tad skaidrs, ka kādā brīdī visi sāk runāt par politiku, veselību, jau un visu pārējo. Bet es tomēr domāju, ka visiem pietiek tās tolerances, pieņemsim, ja tu būtu zobārs, tad es tev kādā balles brīdī ar savu rīkli ietu virsū un tevi, vai tu man nevari palīdzi ieīsim vanas istabā, šito man tagad satais aizmugurē, jo, par to tikai. Bet es esmu dzirdējis Valterim kādreiz zvana, kādu pasākumu rīkotāju vai kas, un viņi jau pirmo teikumu sagaida, tūlīt jau būs jau izrāde un joki. Piedod, tur ir tas mans dīgrums, Valters, es saku, jā. Vai tajā brīdī, kad mēs zvanām frizieri, mēs sakam, matiņi aug, matiņi griezās, netaču, vai ne? Vai es nezinu, mammas vai tēti zvana auklītei un saka, mūsu mazais nāciet, nē, vai ne, normāli runā. Tas ir par tiem stereotipiem. Vai kā kaskadierim man pārās pienāk, uzmet salto, tu esi kaskadieris. Jā, un tu uzreiz arī met, vai ne? Pagaidām viņš vēl met. Jā. Bet ja mēs aizmirstam visu, ko jūs šobrīd teicāt. Drīz, man liekas, nemetīs. Bet ja mēs aizmirstam visu, ko jūs šobrīd teicāt, Arne, kas jauns Latvijā? Nevar mums ziņas mums nolasīt tagad. Pavisam nopietni pēdējā ziņa, ko es pirms brīža nākot šajien lasīju, ka Latvijā ir tagad krupju glābšanas akcija, jo pavasars un krupi iet tagad kaut kā pārojās, vai ko viņi iet pāri lielajiem ceļiem. Šosejām. Bet tas jau ir katru gadu. Jā, bet tieši šobrīd tas notiek, tiek vāktas vienības, krupju glābšanas vienības. Valter, ja mēs nebūtu šobrīd Anglijā, mēs droši vien būtu vienā no šādām vienībām pirmajās rindās. Pārnes savu krupi. Nē, es normāli, dažādi cilvēki ar dažādām nodarbēm un, kā lai saka, dabas draugi. Dažādi pieejamu brīvo laiku. Jā, par ko ne? Aiziet. Viņi viņus glābi no kulsdedzinātājiem? Nē, viņi mašīnas sabrauc uz šosejām, jo viņi dzirdot riesta dziesmas, meklē, kur ir attiecīgā partnere un daudzi. Tas ir pēdējais, ko viņi dzird. Paliek ceļā. Bet šeit jau pieminētie kūlas ugunsgrēki, protams, arī ik pavasarā aktualitāte ir. Kūlē laikam vēl bišķiņ pāri, vēl pa slapjiem. Nē, jau ir čagā. Jau ir īstais laiks. To es pats sagaidu, ka tu ziņās vienu vakaru sēdi un saka, labvakar, mīļie draugi. Tā svilis vēl nav nevienu gadu. Un tad ir karte. Jā. Runāt par kūlu, man vienkārši uzreiz nāk galvā tas skečs, kas jums bija savādi gan laikos. Un tas ir jau joks ar bārdu. Tā ir. Mēs šovakar arī šo to atcerēsimies no savādi gan, jā, un kaut kas būs no tā. That's cool. Liekas, Dedzināt nav cool. Jūs sēžat blakus, jo man liekas, ka tā ir mana tāda tā kā bērnība, un es uzaugu ar visiem tiem jokiem, un vēl joprojām kaut daudz, kas tiek, kā saka, pašērots šad tad,
liekas, Un tas, ko tu saki, tā ir tava bērnība. Tas ir tikai normāli. Jā, man 55 gadi, bet es tavā bērnībā jau biju pieaudzis cilvēks. Nu jā, bērnu prātā tas ir cits jautājums, bet nu tā, zini kā, jā, nu droši vien mana izvēle manā dzīves ceļā ir uzjautrināt ļaudis. Jā, nu tad, es tā esmu pieņēmis to. Bet, tā, ka man tas būtu jādara visu laiku, un tas būtu mans pamatpienākums, nē. Ir divas lietas, ko es esmu sev apsolījies nekad nedarīt. Es nekad nerepošu, lai kādam būtu smieklīgi, ka viens vecs cilvēks ar lieko svaru. Smieklīgi, ne? Jā, bet es to nedarīšu. Tie, kas grib veci ar lieko svaru, to var darīt. Un es, kā lai saka, jā. Un tas otrs? Zin kā, ir kaut kādas lietas, kaut kādi tabū breiks. To es arī nedarīšu. Es savā laikā mēģināju, drausmīgi tas izskatās. Nesagāja. Tad uz Nesagāja. kāpšanu mēs Rokas ar kājām kopā priekšrobu tik izsist. Jā. Un tas ir ne par to, ka neko nedarīt, bet vienkārši cienīt pašam sevi. Tik vienkārši. Jā, vienreiz tu teici, ka vēl viena lieta, ko nekad vairs nedarīs, ko tu agrāk filmēties, ka triko tērpā vairs nefilmēsies. Nē, sev par prieku es varētu uzvilkt uz 80. Bet sev par prieku. Lūk, piemērs. Un ļaudījiem par prieku. Tur jādomā. Tur jādomā, lai nebūtu kādam tāda, nebūties sajūties par kaut ko aizvainots. Nē. Mēs vakardien lūkojāmies vienu britu TV šovu. Es nezinu, kā sauc to dāmu, varbūt kāds zina tādu. Jau šobrīd gados tādiem. Red Nose Day mēs skatījāmies. Pagariem matiem. Nav tik būtiski. Nav tik būtiski, jā, bet visu cieņu. Viņa ir izvēlējusies savos cienījumos gados tāda būt. Slavena britu kolēģi. Jā. Es uzskatu, ka viņiem tur tā bišķi ķēmojās, bet viņiem savu auditoriju visu kārtībā. Es nesaku, ka es tikai Šekspīru lasīšu, kad man būs 60, bet tā, tā zolīdi. Ieturēti. Nesaukšu vārdu uzvārdu, bet ir Latvijā tāda vairākas aktrises, kas cienījumos gados, velk īsus bruncīšus un taisa tādas bantītes. Ja tas ir izrādē, tā ir cita lieta, bet ja tas ir tādā, kā lai saka, tikai izklaides pasākumā, kā saka mana mamma, man kā sievietei par viņu, tā drusku tā. Un tā ir, laikam, ir tā atbilde, kāpēc nebreikot un nerepot, tā, ka tā skatās no malas, lai nav tāds. Tad mums par tevi vecumdienās nebūs nevērti jājūtas. Es arī vēlētos, lai tu nedaudz padomā par sevi vecumdienās. Nevajag tikai par mani. Bet, ja man būs bērns, ja es aiziešu pirmais, es gribētu, lai Ārnis smuku norunā man dzīves ceļu. Tādā labi nostādītā balsī. Meža parka estrādē. Triko. Mums nebūs tik daudz naudas. Rudens vecajās lapās lielajā talkā nosvilinās. Ja tu varētu ierakstīt vienu repu, un kad tu aizēji, tu varētu nospēlēt līdz un... Ne to repu spēlējiet, neceliet mani ārā no. Kāpēc mēs par tām vēriem runājam? Mums arī, testējam robežas kā publika. Mums testamenti ir uzrakstīti. Mēs arī braucām ar šādām programmām pa Latviju, 20 kādas kultūras namas, un to vienu programmu mums vadīja Ojāns Rubens, Nacionālā teātra bijušais direktors. Un viena pat vairākās reizēs, bet to vienu es atceros, jau viss tas mūsu pasākums iet uz noslēgumu pusi. Un viņš saka, un puiši, vēl viens tāds pēdējais man jums jautājums, kā jūs gribētu nomirt? Un tad te zālē tāds mulsums, un tad mēs tā saskatāmies, bet kaut kā mēs izgājām no situācijas. Kā mēs izgājām, es vairs neatceros. Bet, ar iešanu, Ārni. Ar iešanu. Tas jautājums tika adresēts man, tev bija tas, ko tu vēlies, lai te uzrakstos pieminekļa. Es gribētu, lai man uzrakstos pieminekļa. Jau neviens nerunā. Un ja cerētu to prieku nenesa ceriņu zari, nav taču sacīts, ka laime nevar atbrist pa smiltīm. Es atkal izvēlējos to uzrakstu, kas varētu būt man, varēja būt vēl sliktāk. Tā, vienkārši. Arī burta, vai arī drīz tiksimies. Drīz tiksimies, jā, vēl.
Kā mēs nokļuvām līdz kapa tēmai? Pagad, lai citi cilvēki ar parunā. Cik variācijās, Valter, tev ir šis dzējolis? Tā ir arī Elksne. Atkarībā Ziedi, es zinu, ka nav zari. Jo šis ir vienīgais dzējolis, laikam, ko Valters zina, un viņu pielieto visās situācijās. Viņš atrod piemērotas kāzās, situācijas. bērēs, kristībās. Universāls. Visur. Aija, tu esi, šobu. Ilze. Kā es to Ilze. nosaucu? Ilzē. Kā es to nosaucu, Aija? Piedod, Ilze. Es esmu Aija. Droši vien tāpēc, jo es vizualizēju to vārdu. Viss kārtībā. Pagriez, reku šitā. Viss labi. Nu, Nu re, Ilze. Griez otru pusi, jā, šitā. Beģiņš. Ilze, tu esi šo abu brīnišķīgo cilvēku producenti. Tā var it kā tā teikt, jā. Pieskatīt. Tā kā Pieskatītāji. producents tas tā būtu par stipru. Zibeņu novedējs. Uz kādiem 3 Mākslinieckais projektiem, vadītājs. 4. Ja mēs skaitām Ja 2 tā, krauzes, jā. tad mums bija Maestro īpašā epizode, kas bija atsevišķs vesels projekts. Tad mums bija Valtera 55 gadu jubileja, un tagad šis tā kā gada laikā mēs esam realizējuši, vai realizācijas procesā ir jau 4. kopīgais projekts. Un tas nekas, ka vienam ir 10 epizodes, un citiem ir tikai 1. Un gads ir tikai sācies. Jā. Kā tu jūties starp šiem abiem zibeņiem? Es skatos, tu vienmēr tā sēdi un sirsnīgi smejies, tā kā tu vakar viņus būtu satikusi, bet tev droši vien tas ir ilgi jau. Nē, īstenībā es viņus esmu būtībā tikai vakar satikusi, jo mēs esam darbojušies kaut kādā ziņā televīzijās, gan vienā, gan otrā, gan vēl 3, kuras vairs nav kaut kā paralēli un kaut kā varbūt kopā, bet nevienos projektos. Un mēs varbūt ar Valteru sveicinātos pasākumos satiekoties ar Arni mazāk, jo vispār pirmo tikšanos, kad mums TV3 saicināja kopā, Valters bija tāds atvērts un jauks, un tas bija apmēram pirms gada. Un Arnis vienkārši slikti redz. Un Arnis vienkārši sēdēja tādām sakrustotām rokām, tā attālāk stūrī, tā kustināja kāju, kā tagad, un vienkārši tā skatījās un uzdeva tādus skeptiskus jautājumus. Bet kaut kā es nezinu, pamazām mums kaut kā ļoti foršs, man liekas, tāds kontakts ir izveidojies. Un liels plus vai liels solis, kāpēc tas kontakts ir salīdzinoši foršs, ir tas, ka jā, mēs tiešām tā diezgan atklāti, laikam, mēģinām lietas izrunāt un tā kā nemēģināt kaut kā aplinkus, bet mums vajag, ka kaut kas nav foršs. Un to mēs arī pasakām, teiksim, par kādām satura lietām. Mēs arī atklāti varam izrunāt. Vienalga, kuram tā ideja ir, ka šis kaut kā liekas, ka nevar būt un tā. Mums tur ir sadalīts. Es saku visu, kas ir labi, un Valters saka visu, kas ir slikti. Un tad jau tur tas... Un Tieši Arnis ir balanss. ļoti Robeža, jā. centīgs, un Arnis ir tāds, kurš visu Pārcentīgs. grib izplānot, saplānot, sarakstīt, un Valters atkal sajies. Un tad kaut kā mēs tur mēģinām visi izlīferēt kopīgi. Bet tā kopumā es ar brāļiem strādāju patiesībā, un esmu tā riktīgi pazīstama kaut kādu gadu. Tā, ka mēs ikdienā strādājam, kaut kāds ikdienas lietas. Līdz ar kopā to darām. neesam baigi vēl apkuši viens otram. Jā, bet tas, kas ir mīnus dzīvojot, ka tev blakus istabiņā dzīvo Arnis Krause, tā kā tu esi šeit, forši, lauki, saulīt spīd, pavasars, putniņi dzied, un vienkārši ik pa laikam tev ir tāds, ka tev liekas, ka aiz sienas TV3 ziņas ir ieslēgtas, un tad liekas, ka tev nobrūk tas iekšējais pulkstenis, jo liekas, ka ir rīts, un Arnis nekad nav no rītiem, bet tā balss viņa tiešām ir tas, kas ir, Arņa gadījumā tiešām tāda milzīga asociācija ar TV3 Ikoniska ziņām balss. uzreiz. Jā. Es tieši gribēju arī pieminēt, kad tu Arni runā, man reāli liekas, kad es skatos panorāmu pie vecmāmas, man liekas, tūlīt būs Andrejs Volmārs, panorāma. Jānis Dimants tur toreiz bija. Jā. Jānis Dimants. Un to jau mēs Arnim nestāstījām, bet šodien no rīta es jau biju pārdevis biļetes pie mūsu numuriņu durvīm. Visi tie, kas gribēja sagaidīt rīta ziņas. Es nokvēju. Acīm redzot. Nokavēju Jā, biļešu Bet būs arī tirdzniecību. vakara ziņas. Un man ir Vakara video izlaidums. kasetes. Bet interesants profesionāls dabas jautājums, Arni. Kā ir, ja tu saslimsti, piemēram, vai tu aizbrauc brīvdienās? Tad ir melns ekrāns. Jā, jocīgi varbūt tā teikt, bet tieši, kad mēs pa nedēļām strādājam, es strādāju nedēļas, man kolēģis, un tu vienkārši sevi tā ieplāno vai ieprogrammē, ka tu tajā darba nedēļā nedrīkst saslimt.
jocīgi varbūt skan, bet es kaut kā sevi arī tā noskaņoju. Tu nedrīksti saukstēties, tu nedrīkst kaklu apsaldēt. Bet tā taču ir kādreiz gadījies. Jā, bet atkal tad mums ir savi triki, kā mēs ātri to balsi mēģinam atgūt, vai ir visādi veidi tur. Lūdzu, pasaki, kā. Modernāki visādas. Es atklāšu mazu noslēpumu. Viņi ir 3 cilvēki, kas tās ziņas var lasīt. Viņš plāta mutu un aizmugurē kāds runāja. Nē, vienkārši ir ekrānā cilvēks, kurš ir normāls tajā brīdī. Bet teiksim, tad, kad man darba nedēļa, es piemēram, kaut kāds tāds varbūt sīkumi, bet es piedomāju, es neēdu augstu saldējumu, jo es zinu, ka man tas uzreiz aizsēsīs cieti vai mēģinu mašīnā skatīties uzmanīgi, lai gaisa kondicionieris nesapūš, jo man tas ir pāris minūšu jautājums. Tādas lietas, kur tu vienkārši piedomā, bet... Bet tas, ko Arnis saka par to, ka tu vienkārši domā, ka tu nesaslimsi un tad sevi arī tā nesaslimsti. noskaņot, arī neslimsti, jo man ir arī līdzīgi kaut kādos, man tāpat ir projektu bāzēts kaut kādā ziņā darbs uz televīzijas projektiem, un tu vienkārši tev ir 3 mēneši, kad tev ir non-stopā jāstrādā un jābūt uz strīpas, un tu vienkārši tā kaut kā samobilizējies, un tu tos 3 mēnešus mierīgi izvelc. Un nostrādā, un visi kolosāli. Un pēc tam, tur paiet nedēļa, un tu esi slims, un tad tu tā kā ļauj tam ķermenim atlaist un bišķīt sevi pažēlot. Bet tā var kaut kā sev iestāstīt, ka tu vienkārši tagad šajā nedēļā vai šajā mēnesī tu nevari saslimt. Manifestē kosmosā. Nedrīkst slimot. Mēs neesam tādi milzīgi ezotēriķi, bet apmēram... Es jūtos kā intervētājs šobrīd. Kolēģi, es atvainojos, jūs esat gatavojušies vai jūs neesat? Jā. Es esmu pieredzējis skatīties šiem cilvēkiem televīzijā, tāpēc vienkārši gribu skatīties un smaidīt. Vienkārši tā kā runā ar televizoru, esi dabīgs. Man ir viens dabīgs jautājums, runāt kamēr varbūt televizoru. kolēģi domā. Valters pateica, kāda viņam ir tabū, ko viņš nedarītu. Bet kāda ir tavi, Arni? Ir kaut kādas robežas, kaut kādas lietas, kur tu kategoriski saki nē? Vai tu esi ar atvērtu domāšanu? Nezinu, kas man... es droši vien teiktu, nē, ja man aicinātu iet politikā, un dažreiz tādi aicinājumi ir bijuši, noteikti nē, un vismaz tuvākos 10 gadus nē, jo man liekas, ja ir... Es pats esmu beidzis politologus, un es kā saprotu ar prātu, ka ir jāiet vēlēšanām, ir jāiesaistās, jo paši to nedarīs, tad kurš, un tad nav ko sūdzēties, bet man liekas, ka jebkur tā politika, bet Latvijā īpaši viņa ir tik tāda netīra un intrigu pilna un viens otram tos nāčus mugurā dur, ka es novērtēju tos jaunus cilvēkus, kas iet politikā, jo man liekas, tur vajag ļoti liela drosme, it sevišķi šajā laikmetā, kad tev katrs var internetā kaut ko iekleksēt es saprotu, ka politiķu paudzē jāmainās, bet droši vien es nebūtu gatavs, man nav tik noturīga nervu sistēma, lai es to darītu. Tas arī pabojā reputāciju, vai ne? Pat, es saku, tu pat vari kā visu tur godīgi darīt, bet tas naids, kas ir sociālajos tīklos, un tur vienalga, kurā partijā tu būtu, tu ļoti ātri nezinu kaut kā, man liekas, gan pielīt visādi netīrumi, gan tu pats tiec tajos dubļos ierauts un izmīcīts. Tālāk no grēka. Tas man varbūt pirmais ir, ka neiet politikā. Bet Arni izstāst, ir lietas, ko tu arī nedrīkst darīt, nemaz kā ziņu moderators. Nezinu, tev nevar būt nekādas sadarbības ar sponsoriem, piemēram, arī privātas. Kas ir tāds tavs profesijas šobrīd ierobežojumi īstenībā? Jā, ziņu lasītājiem ir tās atšķirība varbūt no daudziem citiem kolēģiem, ka mēs daudz ko nevaram tur reklamēt, lai gan piedāvātu diezgan labus tos honorārus. Man vēl nesen zvanīja no Zemgales, no viena alus brūža, viņiem ir atklāšana, vai es nevarētu novadīt to visu un skaidrs, ka es nevaru kaut kas... Bet gribētu? Nē, arī negribētu, bet tas ar alkoholi saistīts un tā tālāk. Bet pat privāti, teiksim, tev, nezinu, Instagram kā pasākumu profilā? vadītāju, alus brūža atklāšanai piedāvā. Pirms parakstat darba līgumus, lasiet smalko druku. Valters var mierīgi. Nodot Valterim tos darbus. Neteici, pazvanat brālim. Nē, citreiz varbūt es arī kaut ko es saku, ja es netieku vai nevaru, tad es iesaku Valteru vai kā citu kolēģi. Bet tas ir tas par to, ko... Bet noteikti ir vēl, vai ne? Tu noteikti nevar kaut kur, nezinu,
piedzerties un publiski apkaunoties. Kāpēc nevar? Var. Ziņu Jautājums, vadītājs. vai vajag? Un cik ļoti vajag. Jā. Profesors Danilāns saka, ka visu vajag normas robežās. Bet tu taču esi televīzijas seja, vai ne? Nu, Nu, protams, ka ir jāpiedomā droši vien, ja tu, nu, tad, kad man bija tur 18, 20 un vecrīgā, nezinu, uz galda dejoja, es nedomāju, ko kāds cits par mani domā. Skaidrs, ka šajos laikos, kad visu piefiksē un filmē un visiem seko, nu, man būtu jāpiedomā, teiksim, nu, kā. Tā Skaidrs, kā ka mēs ar Valteru nefilmējam, kad Arnis dejo uz galda, tad mūsu sabiedrībā viņš to atļaujās darīt. Nu, labi, Jā. Arnis nedejo uz galda. Divas manas laimes, ka manā dzīves pirmsākumā, kad man jau, nu, labi, kad es biju liels cilvēks, nu, no 20 uz augšu, nebija mobilie tālruņi ar šīm iespējām, jo tur būtu tik šausmīgi daudz muļķības jau saliktas vis kaut kur, ka dzīvē būtu grūti pēc tam taisnoties un kārpīties. Tas ir no Ozaris laikiem? Tas ir vēl ātrāk no ātrāk. studiju laikiem. Starp citu, mēs ar Baibu iepazināmies, man bija 18, viņai 19 gadu. Tad paši reķiniet, es vairs nereķināšu. Lūk, jā, cik sen tas bija. Un otrs, ka nebija ātrie kredīti. Es būtu tādos parādos šobrīd, tā nauda būtu tik muļķīgi izpļakarēta ar, nezinu, kādām ambīcijām un kādos veidos viņu atdot. Nu, jā, tie tādi divi prieki. Tas trešais laikam, ka arī neesmu, nezinu, aizgājis sarakstā. Mēs varam, būsim un tā kā neviens. Mums jau tādi ir daudz. Bet grūti jau arī tagad vispār, man liekas, ir tā plānot, kas būs un ko darīs, jo, man liekas, mēs vēl tā īsti neapzināmies mākslīgo intelektu un visu šīs tehnoloģijas, kā viņas mainīs mūsu dzīvi, un es jau tagad redzu, kaut vai savā mēdī darbā, tās pārmaiņas notiek, iepriekš bija prognozēts, un pēc 5 gadiem tur, tas tagad notiek jau mēnešu intervālā, būs milzīgi daudz profesijas, man liekas, kas vairs īsti nebūs vajadzīgas, beigsies, kuras nomainīs tiešām dators, savukārt noteikti nāks kādas jaunas zināšanas un jaunas profesijas klāt. Es, piemēram, lasīju, ka nemaz netik tālā nākotnē viena ļoti pieprasīta profesija būs tavas digitālo pēdu dzēsējs. Šobrīd mēs visi gribam, nu ne visi, bet liela daļa, cevišķi jaunā paudze, grib būt internetā, komentāri, Snapchatī, katru savu soli dokumentēt. Paies 10, 15 gadi, un arī tie naida komentētāji tagad, kas tur bieži vien to savu žultu pilina. Paies 10, 15 gadi, viņi gribēs, lai tas viss pazūd. Un viņiem būs jāalgo cilvēki, kas dzēsīs visu to, ko viņi tagad ir sarakstījuši un Jauna niša. Nē, to es pavisam nopietni lasīju vienā pētījumā, ka tā nākotnē būs pieprasīta profesija, tavas digitālās pagātnes, kā teikt, koriģētājs un izdzēsējs. Arī, teiksim, no mūsu profesijā medijos strauji izzūd tāda, piemēram, nepieciešamība kā aktieri, kas ierunā filmas. Šobrīd jau mākslīgais intelekts ir tā iemācīts, ka viņš var ļoti kvalitatīvā latviešu valodā, bez Ar nekādiem. attieksmi. Un tu pat vari ieprogrammēt, lai viņš runā tā kā tur Inters Rešetins vai tā kā tur Skrastiņš kaut ko līdzīgi. Es skatos pasaules ziņu kanālos arī, nu tādi īsie sporta ziņas vai laika ziņas, jau mākslīgais intelekts to var lasīt. Un, nu, jā, ir virkne, kas mēs tur runājam, dzirdēju, arhitektiem. Kaut kāds tāds elementārs plānošanas lietas, ne sarežģītas tur undās pils, bet faktiski atņems darba arhitektiem. Tas mākslīgais intelekts tādas, nu, klasiskas kaut kādas skices un schēmas un tāmas jau varēs izveidot. Tā kā mums vēl varbūt pat grūti ir aptvert, nu, ja mums likās kaut kas sākumā, nu, elektroniskās kases veikalos vairs pārdevējs nevajadzēs, tad drīz taksometru šofers nevajadzēs. Bet tagad ir burtiski es redzu katru dienu kādu jaunu profesiju, kas lēnām strīpojās ārā. Tas ir biedējoši.
Bet agrāk, Depresija, bet agrāk jau arī, kad šo māju uzcēla, te arī bija 17 dārznieki droši vien, te bija tur pavāri, bulciņu cepēji, tējas taisītāji un tā tālāk. Un tagad arī tas viss ir mainījies. Tagad Vera viena. Un tā visa nav tagad Vera viena. Un tas tieši tāpat arī tā kā attīstās iet uz priekšu, arī ar mākslīgo intelektu, man liekas. Cilvēki darīs kaut ko citu, tad roboti darīs netīro darbu un cilvēki attīstīsies. Kaut gan tā skatoties vēl joprojām robotus diskotēkās, ne cilvēkus, kurš sev uzskata par robotu, bet ja tos ar mākslīgo intelektu vadītos un ne tikai, nu viņi krīt vēl joprojām. Tā kā vēl, mēs vēl izdejosimies, mēs vēl, jā. Nav stabili uzkarās. Tur tie tuvākie 5-10 gadi, kā saka Arnis, tur būs brīnumi. Vēl var izmācīties par santehniķu un varēs vairāk par advokātu pelnīt vēl. Jā, Tas gan, tā tas būs gan. zelta profesija, tas jā. Kur māca, Elektriķis, stājamies. Par elektriķi kaimiņi izsauc, tur pie lielās kājas, tur jau 3 roboti guļ nosist. Vai uzlādēti? Vai lādējās? Man bija jautājums viens, kā tā sanāca, kā abi tikā televīzijā, jo tu kā komiķis un ziņu lasies, kas pirmais bija Valters Gaņau, jā? Jā, man tie 6 gadi šķir no Arņa. Es teikšu godīgi, man nekad nebija tādas domas, jā, bērnībā es gribēju kļūt par mācītāju, bet nekļuvu, vecā gribēju, lai es kļūstu par ārstu. Tiešām? Jā. Tas joks. Es dzīvoju Madonā pie vecās mammas, un viņi bija ļoti reliģiozi. Nu, man toreiz bija 4-5 gadi. Man likās, cik tas ir forši, ka tur sēž tie baboļi baznīcā, iznāks mācītājs. Un visi baznīca norauj uz ceļiem. Kāda cieņa pret to? Es jau to otru pusi nevarēju saprast, es biju bērns. Tad vecāk gribēju, lai es esmu ārsts. Es pat Rīgas 4. medicīnas skolā sāku iet sagatavošanas kursos, bet neviens nebija piefiksējis, ka es nevaru skatīties uz asinīm. Nu, man nākļuma bāgo. Tāda Nu, tā niansīte. malto gaļu veikalā es varu paņemt rokā, ja, bet nu, tā vispār. Kā saka, ja uz pasaules nebūs neviena robota, es pārsiešu vaļēju lūzumu, bet ja kāds būs, tad es labāk nē. Un, jā, tad tur man bija visādas aktieru studijas ar meliem, tāpēc, ka uzņēmu no 16 gadiem, es iestājos 14 gados, piemeloju klāt, man vienkārši ļoti to gribējās. Bet televīzija atnāca pilnīgi nejauši, jo 90. gados es 6 gadus nostrādāju par viesmīli, lai būtu ko ēst, lai būtu par ko īrēt dzīvokli, lai būtu nauda produktiem diskotēkās. Valter, bet sākums taču bija Valmierā Viesturos, pareizi? Nē, tas Baibē. Tas bija Baibē, tev ne? Es un Baiba 2 dažādi cilvēki. Okay. Nē, man liekas, ka arī tev bija. Tev ne. Nē. Rīga. Visa mana skolas dzīve, studiju dzīve, tikai Rīga. Nu jā, un tad jau tādā draugu barā tur parādījās arī Viesturs Dūli, viņš taisīja savādi gan. Es pamēģināju, nu, tagad jau 27 gadi, kā es esmu. Mans darbs televizorā. Šausmīgi daudz, un tas, ko jūs te kāds ierunājāties par tiem komentāriem, nu, protams, ka visu laiku, kur tā resnā cūka, cik ilgi vēl uz viņu tur varēs skatīties. Un es katru gadu saku, jaunie, nākat, kur jūs esat? Nu, kur mums rudenī būs turpinājums. 2 krauzes. Nu, lai nāk jaunie. Lūdzu. Nu labi, tu sāki 27 gadu atpakaļ sanāk. Savādi gan tas aizsākās? Jā. Man, nu kā saka, mans publiskais darbs sākās ar savādi gan kaut gan par Ziemassvētku vecīti. Es jau gāju skolas laikā uz bērndārziem un tā tālāk. Es zinu, ko nozīmē, kad bērni rauj, kā bērni rauj aiz bārdas un grib tevi nospārdīt kā lietuvēnu, jo priekš kam mandarīnas Ziemassvētkos jādāvina. Tad sanāk, sākumā tas savādi gan sastāvs atšķīrās, tu pēc tam pievienojies vēlāk? Jo tu teici, ka Viesturs jau... Ne, viņš taisīja pirmo komandu, viņš meklēja komandu. Tur bija Andi Zadovska, Jānis Zariņš, Dagmāra Leganta, Viesturs Dūla un es 5 cilvēki. Tas arī kādam bija jautājums par tiem scenāristiem. Šie 5 cilvēki plus Annels un Krišs, kas bija, nu, arī montēja raidījumu un arī filmēja, tapa arī viss saturs. Mums titros nebija, kā tas ir šobrīd, 20 cilvēki, kas veido to saturu. Bet mums jau arī nav šobrīd 20 cilvēki, kas veido saturu. Es runāju par, ko mēs vakar skatījāmies šajā televīzijā. Tur, nu, kā lai saka, titri tik gari, kā mums ievad dziesma.
Jo savādi gan viņš jau bija arī kā ziņu dienas, tikai joka formātā. Politika bija daudz. Politika bija daudz savādi gan laikos, bet ja atkal par tādiem reitingiem, kas, protams, ir visu televīzijas cilvēku alga, maize un vispārējais, tad Andrejs Ēķis ļoti apzināti, un es ar to lepojos, savādi gan svētdienas vakaros lika pretī Panorāmai. Tātad valsts galvenajam kanālam, kur ir tātad nedēļas apkopojums, tur pretī bija savādi gan. Un mēs ļoti tur Batliņš konkurējām. bija, Jā. Vinējāt? Bet tie bija, iespējams kādreiz jā, kādreiz nē, tas viss bija atkarīgs no kaut kādiem lielajiem notikumiem, olimpiādēm, Tur jau tā ironija bija tā, ka es tajā laikā vadīju Panorāmu un Valters tajā laikā bija savādi. Gan mēs faktiski viens ar otru konkurējām, bet mums nebija ko dalīt savstarpēji. Bet jautājums bija, kā es nokļuvu līdz televīzijai. Jautājums, Ārni, kā tu nokļuvu līdz Tad tu laikam domāji, ko viņi tādi nenopietni iešanas stāstīšu nopietnas ziņas. Jo man tas ceļš uz televīziju bija varbūt jau vidusskolas laikā, kad mums jau tur bija kaut kādiem kopā ar klasebiedriem interesi par žurnālistiku, mēdījiem, radio, televīziju. Un tā, kā dzīvē notiek. Tu satiec gluži nejauši īstos cilvēkus, kas citreiz tev varbūt uz tāva ceļa uzved vai palīdz. Un mans pirmais skolotājs žurnālistikā, man bija 15, 16 gadi, bija Jānis Domburs, kuram tajā laikā bija 20 kaut kas arī, viņš tikko sāk, bet faktiski var uzskatīt to pirmo tādu, kā teikt, tramplīnu atbalstu man deva Jānis Domburs, un no viņas mācījies to iedziļināšanos, cik vien tu vari, un faktu sagatavošanu, un pieķeršanos kādam materiālam un stāstam. Tas ir mans ceļš. Tu sāki kā žurnālisti, tu jau Panorāmu vadīji? Nē, es sāku no pašas, es sāku kā rakstošais žurnālists? Kā 9. klases skolēns es sāku. Un, teiksim, es esmu žurnālists kā tiešām no pašas apakšas. Tie pirmie darbi, ko parasti dara, ir tu netiec vēl līdz kaut kādām interviju veidošanām. Pirmais ir, tev ir jāatšifrē sarunas, citu ierakstītās sarunas. Tas ir pats pirmais melnais darbs, ar ko sāk. Šajos laikos ir mākslīgais intelekts, kuram tu iedod, un tev pēc minūtes jau viss ir atšifrēts. Pirms gadiem 20, tas viss tev bija jāklausās un ar roku jāpāraksta. Un tikai tad lēnām, tad bija radio, televīzija, tad tev iedeva kaut kāds grāmatu apskatus jaunākos veidot. Tad tev tur atļauj kāds pāris ārzemziņas uzrakstīt. Tad tev atļauj pirmo reizi aizbraukt uz Saeimas sēdi. Un tad tas lēnām. Kārtīgs un labs restorāna īpašnieks var būt cilvēks, kurš ir nevis mācījies ekonomiku un biznesu, bet sācis kā kartupeļu mizotājs. Tas pats arī ziņās un ļoti daudzās citās vietās. To es vienmēr saku, man būtu ļoti grūti dzīvē vadīt pasākumus, jo es nekad neticēšu, ka jā, var kaut kādu daļu no kaut kādas teorijas iemācīties, bet bez prakses tu neko nevari. Un būtu ļoti grūti vadīt pasākumus man, ja es nebūtu strādājis kā viesmīlis. Jo tas viesmīlis, viņš pie tā galda visvairāk dabū. Tieši tāpat, nevis naudas ziņā un dzeram naudu ziņā, bet pa kaklu. Jo pa daudz sāls, pa maz sāls, es domāju, ka tur būs pupiņas, tur nav pupiņas, kāpēc pa daudz ledus, kāpēc vispārējais, es domāju, ka es maksāšu, nemaksāšu vispārējais. Tas ir tas zibens novedējs, un tur tāda ir jāuzauga. Bet Valter, pēc šīs teorijas mums te blakus ir kaskadieris. Tad sanāk, ja viņš kādreiz nebūtu kritis no jumta un nezinātu, kas ir brīvais kritiens, tad viņš nekļūtu par labu kaskadieri. Ja es to galvu nesistu bērnībā tik daudz. Tur atkal ir drusku cita lieta. Tā ir tava izvēle. Vai ne? Būt kaskadierim. Jā. Bet arī sākās viss no kaut kādiem melniem darbiem un lēnām. Es domāju, jebkuram šajā rindā sēdošajiem nevienu nepaņēma aiz skaustu ielikt. Šeit tev būs ļoti laba alga, tikai esi. Tā nav nevienam. Kā mūziķis var pilnībā tam piekrist, jā. Kā tik politiķi taču mūsdienās to būtu sapratuši, ne? Smaga tēma, nē, ja tur Mēs jau tur bijām vienreiz, jā. Nevarēs braukt atpakaļ uz Latviju. Knapi tikām ārā. Vai jūs paēdāt Angļu full English breakfast šorīt brokastīs? Jā. Un kā? Kā vienmēr.
Ne pirmo reizi. Pupiņas bija? Tieši par pupiņām, meitenes. Man ļoti patika, es sen to nebiju izbaudījis, ka pupiņas bija atsevišķā trauciņā, nevis pārbērtas pāri visām olām, bekonam un visam pārējām. Bet jā, mums bija 3 dažādi ēdieni. Arnim vislielākā porcija. Man tikai salāti. Viņš pirmais aizgāja. Nē, viņi jau bija jāraisa vēl burkānu grauzu. Tieši gribēju prasīt, kurš vairāk ēd no brāļiem. Es saku, man bija tā mazā porcija. Ārnis, kas ēd. Man bija pusīt no pusītes. Mēs ļoti, ļoti gaidām jūsu šī vakara uzstāšanos, kad šis podkāsts izies ārā. Pareizi, tas vēl. Nevajag Šī mūs vakara satraukt. plāns. Ne, mēs zinām, ka viss būs forši. Mēs esam pārliecināti. Ar jums ir baigi jauki. Mēs izbaudījām jau šīs 24 stundas ar jums kopā. Mēs jūs Ilgi runājām? ļoti, jā, ir jau stunda, jā. Mēs jūs ļoti gaidīsim atpakaļ Straumēnos. Es ceru, ka arī jūs mazliet sajūtāties kā mājās. Lelde, paldies tev, kad atvedi mums brāļus Krauzes. Es nezinu, protams, kāpēc, bet tu nesaki Arnim. Es no rīta tā atvēl kaut kas tāds dīvains. Tur tāda, metāla tāda, kā lai saka, tāds dēlītis. Viņš ar skrūgriezi pieskrūvēja pie savas gultas. Arnis Krauze uzrakstīja. Ko viņš to domā, es nezinu. Varbūt uz atgriešanos. Mēs vairs Piedod, nevienu, Tā mums iet. mēs tā tur mums vairs iet. nevienu nelaidīsim iekšā. Mēs esam Es visi. Būs noskrūvēju. vip gulta. Es uzliku tur, kur bija tas ķīles uz apakšu. Pie tām durvīm. Liels jums paldies! Paldies skatītājiem! Ja ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet komentārus. Visdrīzāk, kad brāļi Krauzes viņus nelasīs, bet viņi vismaz tur Mēs būs. Mēs gan. Jā, un uz viņiem septembrī atbildēs Sipeniece. Easy. Paldies visiem! Čau, čau! Paldies! Atā!